Nu redz, esiet visi sveicināti. Šeit ir Žažēnu, iebrauktu uz Žažēniem uz Martiņas māju, kur Martiņa kādreiz pieņēma. Un te vēl ir pietur, tā gan pārcelt bišķi uz priekšu, viņa kādreiz nebija tuvāk, šeit kaut kur. Un šeit ir ozols palicis un vēl daži koki gar Martiņas tā ceļgala iebrauktu. Reku te tālāk ir. Nu, redz, vēl vecie lielie koki, lielie ozoli tur iekšā ir. Nu, redz, tā ir. Tātad, kā jau jūs ziniet, es esmu Aldis Keviņš, palīdz dažādās problēmās atrast cēloņus un vienkārši atrisināt viņus. Bet bija laiks, kad es te man ierados, tas bija kaut kur 78. vai gadā, nu kaut kur uz tiem tajos gados es ierados, 78. gada beigas bija. Un es biju smagi slims, pēc traktu, nu man vienkārši saskrējos ar mašīnu vienu, man bija tāda diezgan smaga avārija. Un tā, kad ārsts pateica, ka nu vairs nevarēs man palīdzēt, un jo es gāju pēdu pie pēdu, šitādā te veidā, pēdu pie pēdas, knapu uz priekšu, es vairs nevarēju paiet, tad teicis teica, viņš teica, nu ja nu neviens vairs nevar palīdzēt, tad nu jābrauc ir pie Martiņas. Un, nu viņš izsauc, viņš izsauc uz laikam taksu. Nē, mēs taksometrs, izsauc taksometru uz Liepas tiem muzikantiem un tad nu aizbried līdz Valmierai. Bet nu jāpaņem kādu puķi arī līdzi. Un kā tad tu bez, es vēl no Liepas paņēmu vienu medus rāmīti, es tajā laikā jau bitītēm darbojos, bija krietni, es taču biju raunas draunieks. Un nu tagadīties, iedomājieties, Valmieras kioskā palikuši 3 baltas rozes, un sarkanās bija. Uz sarkanām rozēm man prāts nenesās, jo sarkanā krāsa padomu laikā man bija līdz šitai te vietai, ja? Kā normālam katram cilvēkam. Nu, varbūt dažām nebija. Un paņem tās 3 baltās rozes un paņem to taksometru. Mēs braucām tālāk uz šito te Žažēniem. Un teica, viņš saka, vai tas taksometrs brauc iekšā? Es teicu, ne, es esmu pa lepnu. Lai apstājās pie ceļgala, tad bija jau vakars jau diezgan krietnis jau bija. Un es domāju, kā nu es varēšu, tā es šļūkšu iekšā pie Martiņas. Un tā nu es pēdu pa pēdai, lēnā garā, tēti pieturēts, iegāju pie Martiņas. Un tur ir tāda veca tāda guļbūve. Un tāds pagalms jau kārtīgi, kā saka, piebraukt, pieblietēts ar smiltīm. Un vecas durvis, tāda priekštelpa. Iegājām abi iekšā, pieklauvēju. Un dzird viena tāda sievietes balss, tāda vecīga, un atkat, iekšā. Bija tāda istabiņa, tāda, kā lai pasaka, patumša, garš galds, aiz galda tieši, teiksim, ja te ir garš galds ir, pa kreisi bija kaut kā tāda kā līdz bija, tur, tāda kaut kas bija sakrāmēts virsū. Martiņa sēdēja tieši pretī aiz galda. Un tāda viņa bija tērpusies zaļā kleitā, platā, viņa tādu, dūšīga sieva, ap plecu lakatu zaļu, tādu tamborētu, balta krādziņš šeit, tā kā balta blūzīte, rokas bija salikts tā uz galdu, sieņu mati, un skatās tāda apaiz seju. Skatās uz mani tādām brūnām, lielām acīm. Un tā nāca tuvāk. Tur tāds soli pie tā garā galda. Un pa labi bija ausu puķis maziņš lodziņš, un ausu puķis bija nokrāmēts. Jūs jau zināt, kāds ir ausu puķis. Un aiz muguras man bija arī vēl viena gulta, bija tāda augstāka bija. Tāda kā. Un aiz Martiņas, tā kā, ka viņa sēž, tad tieši aiz viņas labā pleca tālāk iekšā bija vēl tādas dēļu durtiņas, nelielas. Un viņai blakus tāds sarkanbrūns liels suns. Un tāds krietni šitāds te. Un tas tur ierūcās, un Martiņš saka, mazur mierā. Tas bija viņas mīļākais suns. Un otrs sunīts bija balts.
Mieriņa, tāda meitene, suņa meitene bija. Un tā tur luncina astīti, bet mazurs norūcās, un tad viņš tā nogulās pie Martiņai turpat blakus, pie labās kājas, un vairāk arī neko neteica. Martiņa man lika, lai es iedodu pulsu, viņa man pataustīja, viņa nogrozīja galvu. Vispirms es noliku tās baltās rozes un to medus rāmīti. Viņa ilgi skatījās uz tām baltajām rozēm. Tā noliku uz galda viņas tāpat. Ar kādiem, tā kā jau ir rozes, ne jau kādā vāzē. Un ilgi skatījās. Pataustīja man pulsu, un tad viņa teica, nē, es nevaru to pieņemt. Tu nomirsi. Un ko tad es iesāku? Un es domāju, saprotiet, es jau tāpat biju nāves kandidāts. Un tagad bija citādāks laiks, tagad ir tāds silts un maz sniedzīgs sniegs, bet tā visvēloša augstums, Kailsals. Nekāda sniega īstā nebija. Es domāju, labi, iziešu ārā, tāds soliņš vēl pie tās piebūvīt, bet domāju, apsēdīšos tur. Saproti, turpat uz vietas, viegli nāvi, aizmigs. Un tad tēcis vēlreiz iegāja, viņš saka, dēls pagaidi, pasēdi tu ārā. Un tad viņš iegāja vēlreiz iekšā, ilgu laiku bija. Un tad viņš iznāca ārā un viņš teica, tā, dēls, ej atpakaļ, es saku, ko tu tur izdarīji? Martiņš man teica, lai iet projām. Un viņš teica, es noskaidroju radu rakstus. un Martiņa ir teikusi tā, ka, lai neceļ iebildums tikai, ja es pēkšņi nomiršot, ja neizturēšot, bet kad radinieki viņu pieņemšot savā mājā. Jo tēcis teica, ka Martiņa ir viņa tēva, mātes, pārgaujas māsīts. Bet radojas jau pa kāzām un bērēm, jo gauja pa vidu. Kamēr jaunāki, tad tiek gaujai pāri, ka jau vecāki, tad jau katrs savā malā. Redz tā. Un tad Martiņa man sauc iekšā, un tad viņa teica, skaļā balsī nosaucā, Vērā, piesit pie tām dēļu durvīm, Vērā, načur. Iznāca laukā tādu sievu, tādu lakatu baltu, arī zaļa. Zaļā tādā tērpā bija, kas jau kaut kāda bruncī, ja? Un tādu iegarēnu seju. Viņa saka, Vērā, sataisa tam puikam lečku. Kur lai taisa? Anai gultē blakus. Tā kā, ja Martiņa gulēja, tā bija tāda guļamista, Vērai bija pie pašas sienas. Tā kā, teiksim, es tā ieeju tur tajā pa tām durtiņām. Viņa bija labi, tāda gulta bija, un Martiņai bija pa kreisi. Tāda šaura istabiņa, ne jau nekāda lepnība tur nebija. Un tad viņas gultē pa kreisi uz 2 dēļu soļu, un viņa saka, kā tā lai taisa? Viņa saka, paņem 2 dēļu solis, parastos solis garos. Uzliek vienu tādu matracīti pa virsu. Tā ir lečka, tā viņa teica, ja? Un, lai es viņam tiek klāt. Un tā, visus tos gadus es tur atrados, ja? Kad Martiņa guļ, viņa pārliek roku man pāri. Un citreiz naktīs viņa teica, viņa tā augšā, viņa saka, ko tu redzi? Ko tu redzi tā kā, ko tu redzi tā? Ko es tur neredzēju. Bet man zvērīgi sāpēja galva. Tad viņa man tur ņēma priekšā, protams, viņa to lūdzumu dabūja kārtībā. Bet tad tik zvērīgs galvas sāpes, un tad vienā reizē viņa teica, es lūdzu Dievu, es lūdzu Jēzu Kristu, lai viņš nāk un tev parādās, un lai tev mēģina dziedināt. Un, un vienā naktī, tur jau arī tāds maziņš lodziņš ar visām ausu puķēm. Un vienā naktī es redzu, ka tāda milz, tāda zeltaina gaisma, kur tā logam pretī. Un tās gaismas ieskaus tāds vīrietis ar tādu garu galvu, kā garu galvu, tādu pagarinātu, teiksim tādu, ne jau tā kā es tagad esmu, bet tādu pagarinātu, un liels rokas kā tā. Man 2 pirksti, viņam 1 gari, ļoti gari auguma pats un tādi, un smaidoši.
es domāju, kad es aiz tām sāpēm, bišķiņ šķērsām eju. Es iekniepu savu rokā. Martiņa guļ blakus. Viņa guļ, istabā gaišs, un tas tur apsēdies man uz kājgalī. Un es domāju, neko es nedomāju, es jau nekāds īpaši ticīgais nebiju, bet, ja jau pie viena jāķerās klāt, un ja tev ir zvērīgi sāps un tev nevar palīdzēt, tu ķeries klāt pie tā, kas sauc par Jēzu Kristu. Martiņa bija ļoti ticīga. Un viņš tā smaida, un viņam arī brūnas acis lielas. Un Martiņai brūnas acis, tumši brūna, tādas, nevis gaiši brūna, bet tumši brūnas, tādas lielas acis bija. Un viņš tas smaida, tas vīrietis, un vienu roku viņš uzlīcis man tā kā uz to segu, un es paņēmu viņa roku ar abām rokām un pieliku klāt sev pie galvas, tā pie pieres, un iemiku dziļā miegā. Tā, kad es atvēru acis, tad Martiņa saka, tu zini, cik tu jau gulēji? Nezinu, viņš teica, 3 diennaktis. 3 diennaktis dziļā miegā. Viņa teica, Jēzus redzēja, es viņu lūdzu, lai viņš pie tevis atnāk un tev palīdz. Viņš saka, jā, redzēju. Un pēc tam viņa man sāka tur ar tām rokām un tā. Rādīja, viņa saka, ko tu redzi tagad? Ko tu redzi tagad? Tā tas viss tā turpinājās, protams. Bet visas nākamās reizes, tā tur bija daudz gads pie viņas, mēs atkal kontaktēsimies, būsim, es jums stāstīšu mazas stāstīņas no savas brīnumainās dzīves. Un tagad 15. un 16. decembrī, tas ir tagad, man būs tāda grāmata tiedziņš, tajā Latviešu biedrības mājā, un kurš gribēs mana brīnumainā dzīves stāsta visas 4 grāmatas arī dzan, tas varēs ierasties un parunāties arī ar mani. Tā. Es teikšu tā, es vienmēr, kad es atbraucu uz šejien, es jūtu svētas, svinīgas sajūtas. Man ir daudz stāstīņu par Martiņu, un vienmēr jums kaut kas tiks pateikts. Dzīvajā, ēterā un vienmēr uz labām sajūtām, jo man vienmēr ir pateicība Dieviņam, ka man tiek pasniegta iespēja dzīvot. Dzīvot, būt laimīgam, pozitīvam, priecīgam un aizraut visus pārējos cilvēkus sev līdzi. Tā.